šodien atrodamies zemnieku saimniecībā Putniņi, Slāmpes pagastā. Un mēs šodien sarunu esam aicinājuši saimnieku Aigaru Dakšu. Un mēs esam uz Ziemas miežu lauku, kur kā rudens herbicīdu smidzinājumus ir izvēlēts Mateno Duo. Aigar, pastāst nedaudz par savu saimniecību, ko jūs darat, ko jūs audzējat? Jā, mēs atrodamies Slāmpes pagastā. Zemnieku saimniecība Putniņi apstrādā 700 hektārus lauksaimniecības zemes. Audzējam ziemas miežus, lauku pupas, ziemas kviešus, kā arī ziemas rapsi. Sveiks, Aigar! Sveika! Prieks tev redzēt! Mēs esam uz tava ziemas miežu lauku, kur tu vakar pabeidzi sēt. Jā, vakar pirms lielajiem lietiem nedaudz intensīvāk pastrādājām, jo bija liels lauks 120 hektāri un vajadzēja paspēt iesēt. Ļoti labi, jo tev izdevās tieši līdz lietiem. Aigar, es zinu to, ka tu jau vairākus gadus esi izmantojis Mateno Duo kā herbicīdu rudenī gan ziemas miežos, gan ziemas kviešos. Jā, Mateno Duo mēs jau lietojam kādus 5 gadus un esmu pilnīgi apmierināts ar rezultātu. Vai tu varētu padalīties ar savu pieredzi? Es zinu, ka tev šis gads tieši parādīja tos plusus, ko tu iegūli lietojot Mateno Duo. Tas būtu ļoti vērtīgi. Jā, jo citos gados tas nebija tik izteikti redzams, bet šajā sezonā vismaz es ar savu aci konkrēti redzēju, kur man viņš bija pietrūcis apmēram 2 hektāriem, tad tas skats pavasarī bija acīm redzams, jo nezāles bija jau paklājā, kur nebija lietots, un tur, kur bija lietots, tur nezāles bija maz, kā arī biezība bija acīm redzami biezāka tur, kur viņš bija lietots, kā arī jau novācot ražu, pēc manām domām tā ražas atšķirība bija vismaz 2 tonnas. Lūk, tas arī ir jautājums, kāpēc vispār ir jālieto rudens herbicīdu, vai ne? Jā, jo konsultējoties arī, diskutējot ar citiem zemniekiem, tas bija izteikti redzams tieši šajā sezonā. Par citām sezonām es to 100% nevaru teikt, bet šajā sezonā tas bija ļoti labi tiem, kas to bija izdarījuši. Tieši tā, jo pēc tam, ja mēs to neizdarām rudenī, mums pavasarī vienmēr ir ļoti stresains laiks. Ir salnas, netiekam uz lauka, vējš, un mums vienmēr pavasara smidzinājumi ir diezgan sarežģīti veikt. Bet rudenī, ja mēs visu laicīgi izdarām, mums vienmēr atliek laika to izdarīt. Bet jautājums ir. Aigar, vai tu varētu pastāstīt, kādas nezāles tev pārsvarā ir uz lauka? Un kuras ir tās, kuras tev izdodās veiksmīgi jau rudenī ierobežot ar Mateno Duo? Vairāk aktuāls ir rudu smilgas, mauru skarenes, kā arī dažādās divdīglapu nezāles. Un lietojot Mateno Duo, tas pavasarī redzams, ka tās nezāles, protams, ir, bet viņas ir ļoti daudz mazāk. Un, attiecīgi, ja viņš herbicīds ir rudenī nostrādājis ļoti labi, pavasarī var lietot daudz lētākus herbicīdus, nevis iet pa pilnu programmu un, protams, kas mums svarīgākais, netērēt pārlieku daudz līdzekļus. Jā, es arī gribētu par to papildināt, kad Mateno Duo ir vienīgais herbicīds no šīs rudens ekonomiskās klases, gribētu teikt, kur izmaksas ir ļoti ekonomisks, un vienīgais, kurš strādā uz rudu smilgu un mauru skareni. Šī efektivitāte nav 95 vai 100%, tā efektivitāte ir šie 70% apmēram, bet, kā tu pats teici, tas ir pilnīgi pietiekoši, jo lai pavasarī ļoti neuztrauktos par to. Un plus šis divdīglapju klāsts ir ļoti plašs, tur ir visas ziedošās nezāles, kas mums pavasarī jau zied. Panātres, veronikas, violītes, ganu plikstiņš, nauduls, tās visas pārziemojušās nezāles, kas ļoti strauji aug rudenī un pēc tam pavasarī arī viņas lielas ir. Vēl es gribētu pieminēt arī par virzu, jo kāpēc izvēlēties Mateno Duo rudenī, jo Latvijā ir diezgan liela problēma šobrīd ar virzes rezistenci, jau kad pavasarī tiek meklēti herbicīdi, kur strādā uz rezistento virzu.
tad Mateno Do ir tas produkts, ko lietojot rudenī, mēs ierobežojam jau virzu, un pavasarī mums vairs par to nav jādomā. Tavu pieredze par rudzupuķiem? Mēs miglojam un strādājam, mums nav redzams rudzupuķu ziedošas laukos. Nē, es vairāk gribēju tieši pajautāt par to, ja tu rudenī miglo Mateno Do, kāds tev skats ir pavasarī tad? Es viņas nemanu uz lauka. Protams, tas viss ir atkarīgs kādās temperatūrās un kādos brīžos tu veic to smidzinājumu. Var jau arī gadīties, kad viņš nav īstajā brīdī vai temperatūras jau ir ļoti augstas un tad viņš var tik labi, protams, nenostrādāt. Bet es vēl varu piebilst to, ka tā kā mūsu pēdējo gadu ziemas ir tādas bez zemes sasalšanas un siltas, tad tās nezāles, viņas aug visu ziemu, un visu ziemu tērē gan barības vielas, gan visu pārējo. Es tevi tincināju tāpēc vairāk, lai saprastu to, ka rudzupuķes arī Mateno Do ļoti labi ierobežo, kā tu pats apstiprināji. Šī efektivitāte varbūt nav šie 95%, bet viņi ir šie 85%, un līdz ar to mums vairs nav jāuztraucās arī, ja kāda mazā rudzupuķa pavasarī, kur tāpat mums būs jālieto kāds herbicīds. Protams, pavasarī paņemsim pārējos 15%. Tieši tā. Un vēl, kā redzu, lauku tu esi ļoti rūpīgi sastrādājis, jo priekš Mateno lietošanas ir ļoti svarīgi, lai augsne ir rūpīgi sastrādāta, nav lielas cilas un nav daudz augu atliekas. Un tas arī ir šis atslēgas vārds herbicīda efektivitātei. Inete, kāds būtu tavs ieteikums smidzinājumam ar Mateno Do tieši konkrētajā sējumā? Kā mēs zinām, Aigars ir iesējis ziemas miežus vakar. Šodien ir uzlījis kārtīgs lietus, un tas ir ļoti labi. Es ieteiktu Aigaram nedaudz pagaidīt, lai nomierinās tagad gan lietus periods un varēs uzbraukt uz lauka, un var smidzināt Mateno Do pa melnu zemi, un tas būs pat efektīvāk tieši viendīgu lapju nezāļu ierobežošanai. Mateno Do veido tādu tā kā pārklājumu uz augsnes kā plēvīte, un visas mazās nezālītes, kas dīkst, viņas sadīkst, bet pēc tam viņas visas aiziet bojā. Var lietot arī droši līdz 3. lapai, un tas būtu tas efektīvākais mirklis, kamēr mēs Mateno Do lietojam. Inete, un kāds ir ieteicamās devas Mateno Do? Mateno Do deva ir tikai viena reģistrētā, tas ir 0,35 litri uz hektāru. Kāds ir tavs viedoklis par mikroelementu pievienošanu Mateno Do? Šeit galvenais jautājums ir, kad mēs lietojam Mateno Do. Ja mēs lietojam pa melnu augsni, tad, protams, tas neatmaksāsies lietot mikroelementus, jo viņi nonāks augsnē un līdz ar to augiem tur būs ļoti maza iespēja viņas izmantot. Bet, ja mēs smidzinām Mateno Do jau par 1 lapu vai līdz 3 lapām, tad droši var pievienot mikroelementus. Kuros kultūra augos Mateno Do ir ieteicams? Mateno Do ir lietojams ziemas kviešos, ziemas miežos, rudzos un tritikālē. Arī mans agronoma ieteikums ir rudenī lietot rudens herbicīdu Mateno Do. Ja vēlies iegādāties Mateno Do, sazinies ar SIA Agrochem Latviju, savu reģionālo pārstāvu.